Sveiks! Ar tevi kopā Mārtiņš Gulbis no Laboratorijas zinātnes skolas. Un šodien ar tevi kopā apskatīsimies, kas tad īsti ietekmē kustību. Mums tik daudz ķermeņa apkārt kustās, es varētu teikt tā, pilnīgi viss kustās. Pat ja mēs paskatāmies, kad gaiss ir nekustīgs, arī tur daļiņas kustās, un pat ja vēl jau vairāk pieņemsim galds, klucīts kaut kāds, ja, vai vēl, arī tur ātomi molekulas visu laiku kustās. Tad vienīgais brīdis, kad kaut kas nekustās, teiksim, ja mēs skatāmies pašā ķermenī iekšā, ja to varētu atdzesēt līdz mīnus 273 grādiem, tad tā ir absolūtā nulle, un tur jau varētu pat atomi pilnībā apstāties un nekustēties. Bet citādāk, ja mēs skatāmies, viss apkārt nepārtraukti kustās. Un, protams, dažādi procesi, kas to ietekmē, tad var izmainīt to kustību, pātrināt, palēnināt, apstādināt vai vispār izkustināt no vietas un tā tālāk. Protams, kad neskatīsimies par tik maziņām daļiņām kā atomu molekulas, bet paskatīsimies par, teiksim, mašīna, ja kaut kāds, kad mēs iesēžamies iekšā, tad mēs varam braukt, kas ietekmē mašīnas kustību. Un, protams, var arī izšķirt trīs lietas, kas varētu ietekmēt. Pirmais, to kāds dzinējs ir mašīnai. Tad faktiski dzinējs iedod to spēku, kas izkustina to mašīnu uz priekšu. Un tieši tāpat, ja mēs paskatāmies, kad gribam izkustināt kaut ko, pieņemsim futbola bumbu uz laukumu, tad cik stipri mēs tai iespērsim? Ja, vai cik jaudīgs ir motors, vai, spēks, kas sākotnēji iedod kustību, no tā ir atkarīgs, cik strauja būs kustība. Tad jo lielāks ir spēks, jo straujāk ir kustība. Otra lieta, kas ietekmē, tie ir pretstības spēki. Tad, jo lielāk ir pretstības spēki, kaut kādi, kas neļauj kustēties, piemēram, gribam mēs izkustināt roku gaisā šādi, un ieliekam iekšā ūdenī un mēģinam darīt to pašu, un nesanāk tikpat ātri. Jo sanāk, ka mums ūdens rada daudz lielāku pretstību, ja tās daļiņas visas vidē, un līdz ar to tur grūtāk kustēties. Tāpat, ja salīdzināt, pieņemsim, vispār mums apkārt, ja, gaisā mums ir viena pretstība, bet lidmašīnas kā reiz uzlido augstu, virs, apmēram 10 kilometri, un tādā veidā tur ir daudz mazāka pretstība, un lidmašīna ar mazāku pretstību var kustēties uz priekšu. Un, protams, kad vēl viens raksturlielums. Tas ir masa. Tad cik masīvs ir objekts, kurš grib kustēties vai kuru grib izkustināt, tad, ja mēs tā atgriežamies atpakaļ pie mašīnas, tad jo lielāka ir mašīna, jo attiecīgi ar vienu un to pašu spēku būs to grūtāk izkustināt. Tas nozīmē to, ka vieglāka mašīna, smagāka, drīzāk tā, ja mēs paņemam mašīnu, tas, kas mūsu ģimenē, ja bagāžnieku pilnu piekrāmē ar visu kaut ko, pieņemsim, rudenī tie būtu dažādas, ogas, augļi, dārzeņi, ja kaut kas tur būtu, kaut vai kartupeļmais galā. Mašīna uzreiz brauc, netik strauši uz rāviens vairs ir. Tajā brīdī, kad visu izņem, un, ja iesēdies mašīnā kopā ar tēti, es nezinu, vai arī māmu, kurš tur ir aktīvāk, parasti jau tēti tā. Tad tu aiziet uz priekšu, ja daudz ātrāks, lielāks uzrāviens. Kustība notiek ātrāk, ja masa ir mazāk. Tad mums ir šie 3 raksturlielumi, un tad tos mēs tūlīt arī pārbaudīsim visus ar eksperimentiem. Un man nāks palīgā 6. klases skolēns Daniels. Dod 5. Sveiks! Sveiks! Tā, tad mēs mācāmies par to, kas tad īsti ietekmē kustību. Un tās mums pēc būtības 3 lietas, ko mēs arī eksperimentāli apskatīsim. Tad pirmais mums ir spēks, ar kuru sāks kustību. Tad jo stiprāks spēks, jo lielāks spēks, jo kustība būs ātrāk vai lēnāk? Kā tev šķiet? Ātrāk. Protams, kā ātrāk, ja? Tad jo lielāks spēks, jo ātrāk. Otrs mums ir masa. Kā ietekmē? Tad ir smagāks ķermenis, netik smags. Mēs gribam izkustināt. Būs grūtāk smagāko. Tad smagākam būs grūtāk iegustēties. Ja? Un trešais, protams, mums ir pretstības spēks. Tad, ja mēs skatāmies, mums apkārt varbūt kaut kāda vide, kas traucē, pieņemsim, es jau biju minējis, ja mēs roku gaisā kustinam, ieliekam baseinā ūdenī un daudz grūtāk jau kustināt. Pareizi?
Jā, vai arī ap koku. Jā, ja mēs piespiežam pie kaut ko, tad ir grūtāk kustināt. Bet redz, mēs tūlīt kā reiz pamēģināsim velc virsū cimdus. Jā. Ja? Un mēs pamēģināsim tūlīt vienu traku eksperimentu. Man ir spirts. Pēc būtības, kad tas sadeg, tad rekur, mēs paņemsim tūlīt pārbaudīsim. Man ir tā, šādi. Man ir spirts šeit. Un, ja es to paņemu, man sanāk tā, kad sadegot spirts rada tādu lielu uzliesmojumu un arī izplešās strauji. Tāpēc mēs izdarīsim šādi. Paņemsim šo te pudeli. Piepildīsim, reku, man ir 2 pudeles. Mazā un lielā. Ja es iepildīšu iekšā, kā tev šķiet, kurš būs lielāks spēks? Mazai? Mazai? Tur mazāk degmaisījuma. Jā, viņa... Vieglāka viņa ir, bet Viņa būs ātrāk lidot. Skaties. Jā, pārbaudīsim. Tūlīt pārbaudīsim. Es iepildīšu rekoru, man spirts abās divās ir. Ja? Man vajag, lai spirts kā reiz ir izsmidzināts un tā kā reiz tur piepilda pilnu to pudeli. Aiztaisīsim ciet vienu. To sāksim ar mazo vai lielo? Ar mazo. Ar mazo. Noliekam šo te maliņā. Un tā, es uzpilnāšu šeit virsū vēl nedaudz. Aizsarg brīlis virsū. Ja? Drošība. Tas ir pats pirmais. Palaižam. Spied. Spied. Tā. Bet tikai taisni turi. Un liec tur klāt. Un. Aizlidoja. Redzēji? Jā. Un mēģinam tagad. Tā. Mēģinam ar lielo. Tā ir tieši tas pats. Ja, tad mēs uzliekam šādi. Un. Nāc šurp. Un. Kā tev šķiet, kurš bija tad jaudīgāks? Lielais. Tāpēc arī mašīnai, ja tu paskaties, ar lielāku dzinēju ir lielāka jauda un lielāks uzrāviens. Mums ir riktīgāks, lielāks spēks, jo tur var vairāk degvielas vienlaicīgi sadegt un riktīgāks uzrāviens. Pareizi? Jā, redz. Bet mēs pamēģināsim tad vēl ar tādu mierīgāku eksperimentu. Man šeit ir 100 gramu atsvariņš. Jā. Pēc būtības 100 gramu atsvariņš rada apmēram spēku, kas ir vienāds ar 1 ņūtonu. Tad, ja mēs uzliekam augšā, un tagad skaties, pagad, te ir kā reiz redzēs līdz augšā aizgais, pamēģināsim pavērot, cik ātri notiek kustība. Ja tu atlaid vaļā, līdz šis te atsvariņš nolaidīsies lejā. Tad ar 100 gramu atsvariņu un skaties tad līdz apmēram šejienai, cik ātri būs. Tad mums ir šādu ātrumu. Tagad, skaties, 100 gramus mēs nomainīsim pret mazāku. Tad es uzlikšu 2 reiz mazāku spēku. Ja, jo man masa ir 2 reiz mazāk, attiecīgi smaguma spēks ir 2 reiz mazāks. Tad velc noliec tieši tāpat, kā bija, noliec tā. Un tagad skaties apmēram tik liels gabals un skatāmies. Laid vaļā. Un spēks tad attiecīgi mums bija mazāks, kā ir ar ātrumu? Mazāks, jā. Attiecīgi, ja es uzliktu vēl mazāk, tad attiecīgi būtu vēl mazāk. Vai vispār nebūtu? Vai arī vispār nebūtu. Tieši tā. Tas nozīmē to, ka mums attiecīgi, jo lielāks spēks, jo ātrāk būs kustība. Pamēģināsim vēl vienu lietu. Skaties, jo ir gaisa baloni. Jā. Zini kā, liela gaisa baloni, kur cilvēki iesēž iekšā un tad lido. Faktiski tur jau arī spēks. Tā, kad, rekur, skaties, man ir ūdeņraža balons, ja es to palaižu gaisā, rekur, man cik strauji tas sāk lidot. Ja es tam pielikšu šeit atsvariņu, vai straujāk lidos vai nē? Lēnāk. Skaties, ja mums sanāk balonam šobrīd ir tikai pati masa un cik ūdeņradim, ja? Un tā ir ļoti maza masa, un līdz ar to ūdeņradis ar milzīgu ātrumu lido augšā. Šeit man ir diedziņš. Pie diedziņa tūlīt mēs piesiesim klāt kaut kādu smagumu. Jautājums. Kā domā, ko varētu piesiet? Mēs varētu piesiet atsvariņu, vai arī varam piesiet, piemēram, pildspalvu, zīmuli, flomasit, atsvariņu. Labi, liekam atsvariņu. Man ir šādi atsvariņi. 150, 20, 10. Cik gramus piesiesim? Tu domā, ka to spēs pacelt? Nē, 10. 10 spēs pacelt? Pamēģinam 5. Jā. Pieliekam 5 grami, Jā. un tad redzēsim. Tur ir stingri, tūlīt piesiesim klāt. Un tagad laid vaļā un pastīsimies. Rekar mēs, ja kas aiz šī varam turēt un ceļam augšā. Man lido ar 5 grami augšā, bet viennozīmīgi var just, kad process, tad uzlidošanas ātrums ir daudz lēnāks. Pareizi? Jā. Ja? 10 grami. Zin kā, manuprāt, ka mēs varētu pamēģināt, ja es piesietu vēl 5 grami.
Nē, 5 grami, nē, vēl 10 grami. Turi? 15 domāju. Nu, vai pacels vispār? Mēs tūlīt arī varēsim redzēt. Pacels vai nepacels? Nezinu. Mēs varam pamēģināt šeit. Noliekam 10 gramus un skatāmies. Un ar 10 gramiem knāpi, bet nelido. Ko tas īsti mums dod? Mums ūdeņradis spēja pacelt, gan, ja būtu tie iespējams 9 grami, tad lēnām iespējams celtos. Bet to nozīmē vienu, mums ir ūdeņradis. Un mēs varam to ūdeņradi pārbaudīt. Tu dzirdēji, kā spirts sprākst. Interesanti, kāpēc raķetes, ar kurām lidot kosmosā, uzpilda ar ūdeņradi, nevis ar spirtu vai citu kaut kādu benzīnu. Kā tev šķiet? Tāpēc, ka viņi ir ļoti daudz. Ūdeņraži, nebūtu, bet sprākstot, tas rada daudz lielāku spēku. Tūlīt pat pārbaudīs. Un tā, velc virsū brīles. Ausis var aiztaisīt ciet. Ok, nu ko, gatavs? Tā, aiziet. 3, 2, 1. Un tātad jauda ir riktīgi lielāka. Jā, sajūta ir riktīgi liela. Un tāpēc, ka tur ir tik milzīgs spēks, un tad tas spēja pacelt pat raķeti visu gaisā. Tad mēs tagad zinām to, ka jo lielāks ir spēks, jo ātrāk uzsāks kustību. Jā. Par masu, faktiski mēs apskatījām jau video, kas ir par inerci. Kas tad īsti mums neļauj apstāties? Un tad, jo ir masīvāks priekšmets, jo tas lēnāk bremzē, bet tieši tāpat arī grūtāk uzsākt kustību. Jā. Nu, bet trešais, ko gribētos vairāk apskatīt, ir pretestības spēki. Skaties, man ir 2 A4 lapas. Jā. Un, ja tās krīt, man tās nokritīs vienādi. Pareizi? Nu, jā. Jo sanāk, tām ir masa vienāda, pretestība vienāda. Bet tagad skaties, es paņemšu vienu saburzīšu. Man sanāk tā, masa ir vienāda. Pareizi? Jā. Bet krītot, kuram pretestība būs mazāk? Šim. Es tāpēc arī paņemu tagad, šādi te pacelšu, un 3, 2, 1, hop. Man sanāk tā, ka tik tiešām es varu skaidri redzēt, ka man saburzītais papīrs krīt ātrāk. Tāpēc, kad pretestības nav. Un vai tu zināji, ka ja paņemt lielā telpā izsūknēt gaisu un mest, pieņemsim, bowlinga bumbu un putna spalvu, ka tie abi nokrīt vienādi. Vienāda ātrumā. Tu zini, tu esi redzējis, ja? Bet šāds eksperiments, protams, mums nav tāds vakuum telpa milzīga, kur var izsūknēt gaisu, bet faktiski tas pasaulē zinātnieki to ir taisījuši, un tas tā kā kosmosā priekšmet krīt bez pretestības un vienādi. Bet šeit uz vietas mums ir pretestība. Un man šeit ir viena lieta, ir gāze, šis ir kriptons. Tas, skaties, balons it kā būtu piepildīts ar kaut ko smagu, ka tu pats vari pamēģināt, ja sajust, ja? Bet, skaties, idejiski, kas smagāka gāze, tad blīvāka gāze, precīzāk, rada lielāku pretestību. Jā. Un es kādreiz mēģinājis un dzirdējis tādu, kad ielpo hēliju un tad tāda smalkāka balstiņa. Jā. Tāpēc, kad hēlijs ir mazāk blīvs un balss saits var kustēties ātrāk. Savukārt, ja mēs paņemam kriptonu, kam ir apmēram 3 reizes lielāks blīvums nekā gaisam, tad tur kustība notiek lēnāk. Tūlīt pat pamēģināšu. Es šo te, tur ir galu šeit, nogriezīšu, jā. Es pamēģināšu parunāt, ja neizdosies, man ir vēl 2 baloni, un skaties, kas tad īsti notiek. Man ir jāelpo kriptons, un tad, kad es to izelpošu, precīzāk runāšu ar to, ja tu dzirdi, kāda man ir balss, pareizi tagad, ja? Un ja arī jūs visi dzirdat, kāda man ir balss. Un tagad kriptons, tātad es ielpoju kriptonu un sanāk, ka balss saitēm ir grūtāk kustēties. Un rezultāts ir tāds, kā tu tagad dzirdi ar tavu balsi. Ja? Pavisam dīvaini. Pavisam dīvaini. Pagā. Starp citu, zini, kāpēc saka, ka ja hēliju elpo, tad nedaudz tas nav labi. Tāpēc, ka gaisa skābeklis netiek, ir jāielpo vairākas reizes un var vēlreiz mēģināt. Un tā. Es pamēģināšu tagad uztaisīt viszemāko balsi iespējamo, kādu var dabūt. Turi, šeit. Un tad man sanāk tā, ka balss saitēm kriptonā ir grūtāk kustēties, samazinās tā saucamā skaņas frekvence, un mēs dzirdam, it kā balss būtu zemāka. Gatavs? Jā. Vēlreiz? Tā. Tā. Mācieties dabas zinības!
Nu, redz, kā sanāk. Pat pašam smieklīgi. Interesanta gāze. Ilgi gan nevar pālpot, citā galva sāk nedaudz griezties pēc laika, jo skābekli vajag. Tāpēc, starp citu, ja mēģina, ja kādreiz sanāk šādu eksperimentu uztaisīt, tad ielpojam, izelpojam tā, lai smagā gāze var iziet ārā. Un tad rezultātā mums sanāk tā, ka kriptons mums rada lielāku pretstību mūsu balss saitēm, un tāpēc tā skaņa ir tāda, kāda ir. Daniela, paldies tev par eksperimentiem un palīdzību. Dod 5. Uz redzēšanu. Veiksmīgi. Tātad mēs 2 lietas pārbaudījām ar eksperimentiem. 3. ir iespējams noskatīties vēl citā video, bet faktiski tad kustību mums ietekmē spēks, ar kuru mēs grūžam kaut ko vai velkam kaut ko, tad jo lielāks spēks, jo lielāka kustība. Otra lieta, tātad mēs pārbaudījām, ka pretestība, tātad jo lielāka ir pretestība, tad, ja pieņemsim, vējš ir pretī, tad mums ir kustēties grūtāk nekā, ja vējš ir aizmugurē. Ja, un tad tas grūž mūs uz priekšu. Tā kā pretestība noteikti, un pats pēdējais, kas noteikti ir masa. Tad tas mums ir inerts, jo lielāka ir masa, jo grūtāk iekustināt un grūtāk apstādināt.